Sveiki! Visi, kas šobrīd ieslēguši savus televizorus. Vasariņa diemžēl ir beigusies, un tas ir nedaudz bēdīgi, bet labā ziņa ir tā, ka ziņas bērniem atkal ir kopā ar jums, lai pastāstītu daudz svarīgu un interesantu jaunumu. Un tuvākās 15 minūtes šeit būsim mēs, es, Gusts Cābele un Elīna Krupina. Un kā jau ierasts, sāksim ar šīs dienas ziņu tematiem. Padoma tiem, kas uz skolu dodas pirmo reizi. Vasaras beigu aktualitāte. Vai atceramies, kā uzvesties uz ielas? Tuvojas pasākums, nāc un piedalies! Elīna, vai atceries, kāda sajūta bija, kad paši pirmo reizi devies uz skolu? Nu tā nepārāk, bet zinu, ka tas bija satraucoši, jo nevar jau īsti zināt, kas tā skola ir un kas tur būs. Tieši tā. Tāpēc līdz pat daži padomi tiem skatītājiem, kuras satraukušies par to, kas viņus sagaida dodoties uz skolu. Kas sagaida pirmklasnieks, kas pirmo reizi dosies uz skolu? Pirmkārt jau tā ir noteikti lielā skolas ēka, kas pieļauj krietni vien lielāks nekā bērnu dārzs, ar lieliem plašiem gaiteņiem, vēl neiepazīti draugi un skolotāji, kuru mēs sākuma skolā citreiz arī bērniem sakam otrā mamma, lai būtu drošāk, lai nebūtu tik skumīgi palaist roku vaļā no savas īstās mammas. Un ko jūs teiktu tiem bērniem, kuri ļoti baidās no skolas? Nu, tik ļoti baidās, ka pilnīgi mājās raud, ka negrib uz skolu un negrib. Es teiktu nebaidīties, jo skolā viņi noteikti satiks sev draugus, savu skolotāju, kura viņu uzmundrinās, samīļos, noglaudīs galvu, noslaucīs kādu asariņu un noteikti atradīs kādu labu vārdu un pasmaidīs. Un ko jūs teiktu bērniem, kas nomainījis skolu un kā ierasties jaunajā klasē? Tas ir atkarīgs arī no paša bērna un saviem bērniem. Klasē esmu mācījusi vienu teicienu. Nedari otram to, ko tu negribi, lai dara tev, jeb arī otrādāk. Esi pret citiem tāds, kāds tu gribi, lai būtu pret tevi. Jāsaka, manā klasē tas darbojas tīri labi. Jūs tagad sāksiet skolu. Kā tas ir? Tas ir tā, kad visi skolēni sēd un sāk mācīties. Kā tev? Ļoti labi. Es to tieši sāku pirmajā klasē. Vai būs grūti sākt pirmo klasi? Nē, jo mans brālis jau iet 2. klasē, jo viņš man jau varēs pamācīt. Tu taču gāji bērndārzā, vai ne? Jā. Vai tev draugu arī nāks uz šo skolu? Jā, 2. Tu mēģinās arī sadraudzēties ne tikai tālāk ar viņiem, bet arī iegūt jaunus draugus. Iegūt jaunus draugus. Vai tu vari atcerēties, kāds bija tavs 1. septembris? Es atceros, kad 1. septembrī es pats pamodos un es piecēlu savus vecākus, teicu, kad jāiet uz skolu. Pēc tam viņi mani veda un es vilku pirmo reizi savu skolas formu un tad visu gāju. Pēc tam mēs gājām uz klasi un pēc tam es redzēju savus pirmos klases biedrus, kas man bija klasē. Pēc tam es bišķiņ tā sadraudzējos un pēc tam mēs gājām ārā un pēc tam svinēt 1. septembri. Kāds bija tavs 1. septembris? Man ir dažas bildes, no kurām es pastāstīšu. Vispirms mums bija svinīgā līnija. Pēc tam mēs fotografējāmies. Tad mēs gājām uz klasi un apsēdāmies savās izvēlētajās vietās. Un mums uz galda katram stāvēja puķes, kuras mēs gribējām dāvināt skolotājai. Un tad mēs laidām balonus. Sanāk no 1. septembra. Nav jābaidās?
1. septembris ir ļoti jautri un priecīgi svētki. Ko es teiktu gan tiem skolāniem, kas pirmo reizi dosies uz skolu, gan tiem, kas uz skolu dosies jau kuru reizi? Es viņiem visiem jums novēlu jauku mācību gadu, iegūt daudz zināšanu, draugu un būt smaidīgiem, nepazaudēt smaidu, kas ir iegūts vasarā. Tuvojoties pirmajai skolas dienai, mazliet satraukti esam mēs visi, un pirmajā brīdī ir pat grūti noticēt, ka atkal katru dienu būs jāiet uz skolu. Bet tā tas būs, un tur neko nevar darīt. Nu jā, bet tieši tikpat neizbēgama, kā pirmā skolas diena, ir arī pieaugušo atgādinājumi par drošību uz ielām. Jā, šis temats tiek pārunāts mājās, skolā, televīzijā un rādio. Septembra sākumā par to runā visi un visur. Bet vai tas tiešām ir tik aktuāli, kā liekas pieaugušajiem? To noskaidrot devās mūsu korespondents Jonas Gurčus. Es pats neticu, ka vasara jau ir beigusies un tūlīt sāksies skola. Bet vecāki man katru gadu atgādina vienu un to pašu par drošību. Bet vai patiešām mēs to zinām? Tūlīt noskaidrosim. Ko tieši bērni aizmirst pa vasaru? Ļoti daudz lietas, jo viņiem ir mainījusies vide. Pirmkārtām tie, kas bijuši laukos pie omītēm, atgriežas pilsētā, un tur nav tā pati ceļu satiksme, kas bija līdz šim. Kuras ir tās svarīgākās lietas, kuras bērnam būtu jāatceras? Jā, ļoti daudz. Pirmkārtām aizliegtais ātrums ceļu satiksmē ir skriešana bērnam, jo skrienot pāri ceļam jūs varat paklupt, aizķerties, nokrist, un te pēkšņi būs mašīna tajā vietā, kur tu esi paklups. Tātad skriešas ielas šķērsot nedrīkst. Bet kā atrast vietu, kur visdrošāk šķērsot ielu? Drošākās vietas ielas šķērsošanai ir gājēji tuneļi un gājēji tiltiņi. Pārējās vietas jau ir kaut kādā veidā saistīts ar transporta līdzekļiem. Tad ir noteikti jāpārdomā, kā pareizi šķērsot ielu. Vispirms ir jāpaskatās pa kreisi, vai nav tūmā transporta līdzekļi, tad par labu. Bet pirms spērt kāju uz braucamās daļas ir vēlreiz jāpaskatās pa kreisi un ielas viducī vēlreiz pa labi, jo ielas šķērsošana, tā ir pati sarežģītākā lieta, kas bērnam tiek uzticēta. Un vislabākās gājēju pārējas laikam ir tās, ko var regulēt pats gājējs, vai ne? Nospied podziņu, sagaida zaļo cilvēciņu un droši, vai droši? Nē, nebūtu, nē, arī tad vienmēr ir jāpārliecinās, vai tas būs droši, pametot acis gan pa kreisi, gan pa labi, lai pārliecinātos, ka visi ir sapratuši šī luksusforu signāla nozīmi un var tad doties pāri. Reizēm kļūdas bērniem rodas tad, kad viņu ceļā kāds mēģina nogriezties pa labi vai pa kreisi. Jo transporta līdzeklim ar gājēju tajā brīdī ir kopīgs ceļš. Tātad, šķērsojot ielu krustojumā, vienmēr ir jāpavērs, vai kāda no mašīnām neizdara labo vai kreiso pagriezienu, jo jums būs kopīgs ceļš un jāatrod ar autovadītāju modelis, kā jūs sadzīvosiet. Jo reizēm, ko dara latviešu teicienā gudrākais, piekāpjās. Ja redzam, ka mēs situācijā nevaram neko panākt, piekāpsimies, dosim ceļu tam, kurš vairs nevar apstāties, un tad turpināsim savu ceļu. Tā dara gudrākais. Pa kurieni tramvajam ir jākāp iekšā un pa kurieni viņš ir jāapiet? Tramvaja priekšējās durvis parasti ir vērsts uz to, lai tad varētu iekāpt bērni pavisam maziņi kopā ar māmiņām. Un izkāpšanai parasti ir durvis, kas ir otrās vai pēdējās. Lielie transporta līdzekļi, kā autobusi, trolejbusi un tramvaji, parasti ir lieli šķēršļi. Tādēļ, izkāpjot no sabiedriskā transporta uz ietves, novērtēsim situāciju, ļausim transporta līdzeklim aizbraukt un tad meklēsim labāko vietu, kur šķērsot ielu. Nevis metīsimies pa priekšu vai pa aizmuguru, jo ir varbūtība, ka mēs uz braucamās daļas satiksimies ar kādu braucošu transporta līdzekli. Kur bērni visvairāk cieš? Ceļu satiksmē visbiežāk, protams, nelaimē nokļūst tie, kas ielu šķērso nepareizi vai kā citādi kā gājēji uzvedas nesaskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem. Bet liela daļa bērnu cieš arī savos personīgajos transporta līdzekļos. Un kāpēc? Tikai tādēļ, ka nelieto drošības jostas. Gribu atkal atgādināt tik vienam, ja mašīna ir aprīkota ar drošības jostu, vai tas ir busiņš, vai tas ir autobus, vai tā ir vieglā mašīna. Lūdzu, lietosim drošības jostas un piesprādzēsimies, tā būs drošāk, noteikti.
Septembris būs tikai pirmdiena, tāpēc mums vēl ir nedaudz laika, lai varētu atpūsties, padauzīties ar draugiem vai aiziet uz kādu pasākumu, kuru šajā nedēļas nogalē patiešām netrūkst. Un tad jau viss būs kā ierasts. Skola, mājas un mājas darbi. Negribas pat par to domāt. Nu, nav jau tik traki. Būs jau arī dažādi pasākumi, koncerti, visādi svētki, un beigās katrs no mums taču nodarbojas ar kaut ko, sporto vai apmeklē kādus pulciņus. Nu jā, galvenais ir atrast piemērotu nodarbošanos, un tad jau garlaicīgi nebūs. Tieši tā, un Rīgas bērniem to izdarīt ir pavisam vienkārši, jo jau nākošajā sestdienā Vērmaņdārzā notiks pasākums Nāc un piedalies. Kas tas par pasākumu un kas tur notiks? Stāsta mūsu korespondente Marta Salcēviča. Kas notiks šeit 6. septembrī Vērmaņdārzā? Vērmaņas dārzā 6. septembrī būs svētki bērniem, tā kā ballīte varētu teikt, ja? Visas dienas garumā no 12 līdz 5 bērni varēs skatīties koncertu, kas notiek uz skatuves, un parka teritorijā darboties dažādās darbnīcās. Ko te īsti varēs uzzināt? Šī ir lieliski iespēja, kad var atnākt un vienkops redzēt visu, kas šeit notiek, ko piedāvā bērniem un jauniešiem pēc skolas, izmēģināt pašiem to darīt, vai taisīt kaklarotes, vai vērt pērlītes, zīmēt, no keramikas kaut ko veidot. Dažādus sporta veidus varēs redzēt un pamēģināt un izdomāt, vai tas ir tas, ko tu gribi darīt pēc skolas brīvajā laikā. Un ko šeit dara Lācis? Lācis ir mūsu pasākuma talismans. Mūsu pasākums notiek jau 15. gadu, un tie, kas atnāks uz šejienu, uz Vērmaņas dārzu 6. septembrī, varēs ar Lāci aprunāties, nofotografēties, blēņas kopā darīt un arī kaut ko pamēģināt, radoši strādāt. Kāpēc tieši Lācis ir šis talismans? Lācis mums simbolizējās, man liekas, gandrīz vai katram ar bērnību, ar mīļumu, arī tādu stiprumu, jo citreiz saka stipras kā lācis, un lai šajā pasākumā katrs saņemtu to, ko viņš tā kā gan šo mīļumu, gan šo stiprumu, gan šo izvēli, tāpēc mēs esam apstājušies pie Lāča. Pēc tavām domām, kā tev liekas, kāpēc mums vajadzētu nākt uz šo pasākumu? Tāpēc, ka te ir daudz ko darīt un te ir ļoti radoši. Un tātad gaidām visus bērnus, jauniešus, viņu vecākus, vecmāmiņas, draugus, māsas, brāļus 6. septembrī Vērmaņas dārzā jau no 12. Un arī tie, kas jau zina, ko nodarboties pēc skolas brīvajā laikā un ir izvēlējušies savus pulciņus, nekas, nāciet šurp un svinēsim svētkus kopīgi. Elīna, man tev jāpaziņo, kas patiešām bēdīgs. Nu, to, ka vasara beigusies, to jau zinu bez tava atgādinājuma. Nē, mūsu raidījums tuvojas beigām. Nu, to arī pateici. Par to jau nav galīgi jābēdājas, jo nākošajās brīvdienās taču būsim atkal te. Nu jā, bet šis raidījums sanāca tāds diezgan nopietns. Vajadzētu kaut ko jautrībai. Nu, nezinu, vai mums ar tevi tas liksies jautri, bet domāju, ka skatītājiem tas liks pasmaidīt. Redzamies nākošu nedēļu! Atā! Tas bet tas ir jauns, tur bija jauns. Tas tur pārceļ austiņas, tādas neredzamas. Būs dzirdēšana. Es vairs nevaru. Oi, širādi labi. Tad es šitā. Elīna, kāda bija sajūta, kad es pirmo reizi devies uz skolu? Elīna, vēcreiz kāda bija sajūta, kad es vēl... Reku puteklis ēdam. Thank you.